Sveiciens visiem! Tu esi nonācis manā podkāstā Jaudīgi cilvēki man apkārt. Un šodien man būs saruna ar Lauru. Un mēs runāsim par divām galvenajām tēmām. Mēs runāsim par masāžām un par mugurām, par to, kādas tad mūsdienās cilvēkiem ar sēdošu darbu, kas notiek ar mūsu mugurām, un kas ir tas, kā mēs varbūt varam paši sev palīdzēt. Un arī par to, kā ir darboties pašam. Jo Laura arī, Laura varbūt ar pati pastāstīt, bet varbūt nedaudz ieskicējuši, kas ir tas, kā es tevi pazīstu. Es eju pie tevis uz masāžu. Tad Laura ir masiere, un kas man liekas ārkārtīgi interesanti tev, ka tu apvieno tiešām šos divus elementus savā masāžā. Ne tikai relaksējošu masāžu, bet arī ārstnieciska masāža. Tas ir, man liekas, tāds ļoti labs kombo, ko pie tevis var dabūt. Tā nav apmaksāta reklāma. Bet labi, Laura, varbūt ieskatē varbūt vēl kaut ko par sevi, to, ko es nepateicu svarīgu. Jā, es esmu tāds meklētājs. Un esmu atradusi masāžu kā savu misiju. Esmu atradusi kā ar pieskārienu uzlabot gan iekšējo stāvokli, gan arī to fizisko stāvokli. Un es esmu sapratusi, ka tas ir mans ceļš, kā es varu palīdzēt cilvēkiem, ka tas man padodas un ka tas man arī patīk, tas man neapnīk, tas man pašai iedvesmo. Un es jūtu to enerģijas apmaiņu, un tas man ļoti, ļoti pabaro veseliski, ka es atradu tā savu lietu, jo īstenībā es pavisam nesen tikai esmu tā atklājusi priekš sevis, kaut gan masāžas tādi tie pirmsākumi man jau ir pirms, 17, 20, es tagad nevaru pateikt precīzi, jā, bet sen diezgan. Un man ļoti ilgi bija nemieris, ko darīt, kā izpausties. Es ļoti sevi meklēju dažādās jomās, esmu strādājusi interjerā, mācījusies metāla dizainu, un tad tur gleznojusi un gribējusi keramiķiem, un tad kaut kur reklāmas un kaut kur mājaslapu veidošanas. Un, paši pirmsākumi vispār bija režija, un tad bija horeogrāfija. Un kā tu nonāci beigās ar masāžu? Nu jā, un tas stāsts par tām masāžām, ir tādi varbūt manas pirmās atmiņas par to masāžu, tādas, kad man mamma teica, tev stipras rokas, stipri pirksti, tu varētu būt masieris. Un es tur tādu prēleni, jā, nē, visu. Bet kaut kur tas tomēr palika atmiņā, jo tad, kad es beidzu režiju un horeogrāfiju un sapratu, ka tas nebūs mans ceļš, kaut gan man tas patika, es to izbaudīju, es to ļoti gribēju. Tas nebija neveiksmīgais stāsts, bet tas nav tas, ko es gribu turpināt. Un tad bija atkal tāda, ko atkal, kur tagad atkal sevi meklēt? Un tad man šis teikums kaut kur atskanēja. Jā. Un tad es atradu kursus, beidzu 3 mēnešu kursus, klasiskā masāža. Un tur tādi ielika tos visus pamatus, līdzīgi kā visās dejās to klasiku baletu māca, tad principā viss tad pamatā ir tā klasiskā masāža. Jā, un meklējot darbus, braucu pie vīru uz laukiem, masēju lauku skolotājs, lauku sievas, un ieguvu tādu pārliecību, ka tas cilvēkiem ļoti palīdz. Tas ir kaut kas tāds, par ko cilvēki ir gatavi maksāt. Un tas jau ir tāds pirmais, kad tu izlien no tiem bērna autiņiem, ja? Un es neesmu augusi tādā biznesa ģimenē, kur tā nauda tu tev vienmēr, ja? Kuri jau strādā tur no bērna kājas, nezinu, ravē dobes vai tam līdzīgi. Un tad man bija tāds, jā, forši, masēju.
Pa 5 eiro muguru, un pa 5 lati. Un man patikās veidot atmosfēru. Man nebija nekādu skaistu telpu, un kušetes nebija. Man bija uzdāvināta viena lavanda seļa, ko es visiem drillēju. Un tas bija ciemata padomes maza telpiņa piešķirta, kur es izstūmu kaut kādas liekās mēbeles, atstāju vienu lielu galdu, sanesu deķus. Katrs nāca ar savu dvielīti, savu paladziņu, kāds nu viņš ir. Un tur bija tādi veci oranži aizskari padomu laiku, aiz tiem es aizliku lampu, veidojot tādu oranžu vakara noskaņu. Un es sapratu, ka man tās noskaņas radīšana ir baigā bauda. Un tas līdzīgi arī, kad es režiju mācījos, man likās tāda vesela maģija, ka tu kopā ar mūziku vari dot tādu noskaņu. Un cilvēkam tie noskaņu, tie piedzīvojumi, man tas ļoti iedvesmoja. Un īstenībā, jā, vēl joprojām tas kaut kur man šobrīd nāk līdzi. Nu jā, bet atgriežoties pie tā stāsta, tas bija tas aizsākums, bet toreiz tur tā nepaveicās, darbu neatradu, un tad es tam pieliku tā traknu punktu, uztvēru to kā tādu zīmi, ka man to nevajag. Tu meklēji tā kā tieši darbu kaut kur iet pa masīviem. Jā. Un tie bija tie krīzes gadi, es paliku darba intervijā iz strīpas tomēr, kaut gan bija tās kārtas iziets, man bija tādas lielas cerības jau, un gandrīz līgums jau galdā. Un es biju ļoti, sapriecājusies, bet tad es sapratu, nu labi, ja nav, tad ejam tālāk. Un tad atkal bija nākamie kaut kādi riņķa daņšķi. Un nebija viegli. Man kaut kā likās, tas jau tur strādā. Mana mamma vispār var visu mūžu strādāt vienā profesijā. Un man bija ļoti liela iekšēji tāda trauksme, tā kā nemieris, ka iekšā ir kaut kas tev tur briest, un tev nav, kur to izlikt, tu nevari atrast, ka tu mēģini. Un tad kaut kādi tur astrologi, tu meklē visādas ārējas veidus, un man ļoti iespiedās atmiņā tas, ka tev no āras īstenībā, tu nekad nesapratīsi to savu sūtību, tev vajag izmēģināt. Tev vajag iet un darīt. Un tad tā arī bija. Es galvā biju, kā es tur keramiku vai rotas taisīšu. Es aizēju uz tiem metāla kursiem, un es saprotu, ka tā ikdiena man ir pa melnu, ka es sapratu, man gribas kaut kā sievišķīgāk. Es negribu visu laiku, tur ir uguns, nagi nolupuši, viss tāds raupšs, tik vīrišķīgs, kaut gan tas rezultāts var būt ļoti skaists. Es sapratu, tas nav tas process nav tā. Jā, tas process, un es sapratu, ka man ir svarīgs process. Nu jā, un tad bija tā, kad man piedzima bērniņi, un es sapratu, ka es negribu vairs tajā stresainajā darba vidē, jo man jau mājās ir daudz stresa un pārdzīvojumu. Es gribu tādu darbu, kur es varu pati likt mūziku, būt mierā, nesarunāties, jo man bija tāds posms, ka es gribu vienkārši paklusēt un kaut ko darīt ar rokām. Es nevaru strādāt pie datora, jo tad es miegu ciet. Un man paliek grūti un garlaicīgi, un šitā te, ka man vajag kaut ko fiziski, kur es varu, tā kā dejot, kaut kas ar to režiju, bet kur to respektīvi, jā. Un tad man atkal atnāca atpakaļ, varbūt ar to masāžu tomēr nebija tik slikti, kaut gan es tiešām tur vairāk kā 10 gadus neko nedarīju. Un nebija arī tā, ka es tur baigi katru dienu vīru masētu vai nezinu tromas. Es īstenībā visu laiku tā kā atšuvos, ka nē. Jo bija tādi uz tiem pašiem laukiem. Un, jā, vīru māte teica, man tur tā kaimiņiem skaidrība, kad tu biji tik forši. Un es tā visu laiku. Tad tu atgriezies atkal pie tās masēšanas. Tad es domāju, varbūt, ka tas tomēr, nebija tik slikti. Ka tas varbūt tomēr tas veids, atkal jāpamēģina. Nebija uzreiz,
tagad uzreiz man skaidrs. Tas ir īstais. Jā, tas atkal bija jāpamēģina no jauna. Es atkal iekāpu īstenībā vecajā upē. Un, bet jau ar citu virzienu. Jā, ar kaut kādu citu bagāžu. Un, protams, ka skanēja, ka man jau ir 30 jau cik gadi, jau principā jau 40, jau tur tu kaut kur. Jau redzi? Jā, jau redzu, tos kaut kur viņi nāks. Un vispār, ka es esmu visu nokavējusi. Un kad man principā profesionālā tāda izaugsme man ir tāda, ja, un tad zem zāles. Tāds bija tas iekšējais stāvoklis. Un īstenībā no viņa ļoti grūti izkāpt, un visapkārt visiem tik ļoti labi veicās, izņemot mani. Un tāds normāls latviečs, jā. Un tad sāk to masāžu, bet kas tev palīdzēja no tās sajūtas iziet? Jo es domāju, ka tāda sajūta varētu būt diezgan... Tas nebija vienā dienā, tas nebija viena kaut kāda intervija, ko noklausījos. Tas īstenībā bija tāds darbs. Tas bija tā pamazām, ka tev tas tukšais trauks tās sapil. Tie tādi mazi pilieni. Un arī tad es visu laiku mācījos pašai noticēt. Tev var no ārpuses teikt, jā, tev baigi labi sanāk. Bet reāli, piemēram, nav to klientu. Nav tā, ka tev tur rinda stāv aiz durvīm. Un tev pasaka, jā, ka baigi forši, bet nav tā, ka viņš uzreiz tur piesakās, jā. Un tad bija tā, kad es jau biju atkal, jā, jau cik kursus izmācījusies. Un es saprotu, man patīk tas process, man patīk tas radīšanas process. Es vēl nezinu līdz galam, kā tieši man to darīt, jo masāžu pasaule ir arī vesels kosmos. Un atkal tiem tur iet labāk. Visiem tur ārā iet labāk. Jā. Viņiem iet straujāk, viņiem jau šodien veicās. Un viņiem jau klienti jau stāv rindā. Jā. Un vispār, jā, tas bet kā tu tiki, man liekas, ka tā ir tāda ārkārtīgi interesanta tēma, un es domāju, ka visi, kas ir, vai vismaz lielākā daļa cilvēku, kas ir kaut ko paši uzsākuši, nonāk pie šīs sajūtas, man patīk to darīt, bet man nav tā, ka man uzreiz viss sanāk, man nav tā, ka man klients stāv rindām, bet bet it kā man tas patīk, es tā kā negribu iet projām, bet tā kā tas ārējais rezultāts tik ātri nenotiek, un tad ir šis ticības jautājums, vai ne? Jā. Un varbūt tu vari vēl kaut kā, un es tev ārkārtīgi piekrītu to, ka tā ticība jau ir mūsos katrā iekšā pašā, un mēs nevaram baroties tikai no tā, ko saka ārēji, jo mēs bieži cilvēki var teikt visu kaut ko, bet tas, ko mēs paši par sevi domājam, ir izšķiroši. Jā, bet tā rezultāta jau nav tagad, jo gribās tagad, un vispār tas mūsdienu, tas ritms. Un mēs atkal atgriežamies pie tā Instagramu fufeļa, ja, kad tas sociālo viņš neietekmē par bērniem, ja, tas traģiski var beigties, bet mums pat pieaugušiem, mēs pat loģiski saprotam, ka tas nav pa īstam, ka viņa tur rāda tikai labo bildītes. Mēs pat to saprotam, mums vienalga ir tā... Ieprogrammējās tas, ka visiem izdodas. Jā, mums tas vienalga iekšā ieprogrammējās. Mums tas ir iekšā. Un es to apzinoties, tas ir tāds milzīgs darbs, ar ko īstenībā viņš vienalga arī pat tagad, es par to runāju, arī pat tagad, kad man vairs nav jāuztraucās par klientu plūsmu, ja? Bet pat tagad tas vienalga kaut kur tev strāvo iekšā. Un, tieši tas sociālais tīkls, jau stāsta, ka visiem viss ļoti labi. Visiem viss veicās, jo, piemēram, tagad darbā man viss ir ok, bet mājās man ir briesmīgi. Piemēram, man šobrīd ir lielāka izaicinājuma ģimenē ar bērniem nekā darbā, ja? Bet visiem citiem veicās gan darbā, gan mājās, gan visur viņi veicās, labi, jā, gan viņiem ir skaists tur ķermenis un vispār, un šitā te idealizēšana, ka visiem, es vēl vakar žalojos savai vienai klientei, un viņi saka, Laura, ar tevi tas ir normāli. Tu domā, ka citiem tur baigi labi iet, es saku, jā, man to liekas. Jā, man ir tas tāds sociālais tīklu baigais burbulis, ka visiem visās jomās ir ideāli. Jā, un šitas man velkās ļoti, ļoti sen jau un ilgi, un es zinu, ka tādi ir ļoti daudz cilvēku, un mēs dzīvojam tajos savos burbuļos, kad visiem citiem ir labāk nekā
nekā tev. Un uzliekam sev tādas absolūti neatbilstošas ekspektācijas par visām jomām, jo mums visiem viss ir jāsanāk perfekti, jo visiem ārēji it kā viss sanāk perfekti. Jo ir ļoti interesanti paskatīties kaut kādus klipiņus, kur Instagrama tur tajās 10 ieteiktajās sekundēs parāda, kā viņš tur izaudzis no tāda stāvokļa, tagad uz tādu stāvokļu. Ja? Viņam tas ir prasījis cik gadus, kas viņam ir kapacitāte un kādi upuri tur ir bijuši. Ja? Un tālūk. Jā, man liekas, ka mēs arī par šo tēmu jau pirms mēs sākām ierakstīt, nedaudz parunājām. Man liekas, ka tas beigais izaicinājums tā salīdzināšana. Un tā viena no manām pēdējā laika atziņām ir, ka tas ir... Es ar prātu to apzinos, ka tas ir absolūti neracionāli salīdzināt, tāpēc, ka mēs katrs, pilnīgi jebkuru lomu, ko mēs paņemam, mēs katrs nākam no savas izejas pozīcijas. Un tieši no tā, kādā vidē mēs esam auguši, kādā ģimenē piedzimuši, kāds mums ir mūsu psiholoģiskais backgrounds un tā tālāk. Un mēs, tas ir ļoti neveselīgi. Mēs tikai sevi dzenam kaut kādā absolūtā purvā. Salīdzinot sevi ar citiem pilnīgi jebkurā jomā. Tas ir ārkārtīgi neveselīgi. Bet es piekrītu tas, ko tu saki, ir viegli pateikt, grūti izdarīt. Jā, tiešām. Bet tas tā kā ieprogrammējās to skatoties. Tā ir tā programma iekšā, un viņu tā izskaust tik vienkārši nemaz nevar. Un pagaidām es neredzu tādu baigo formulu, jo tas tāpatās kā reklāmas un viss tā vide, kas mums apkārt, viņš jau mums iepludina to, ko vajag, to informāciju. Jā. Un tad ir jābūt tādam lielam bumam. Es atceros, bija tāds brīdis, kad mēs ar ģimeni dzīvojām Itālijā. Itālijā viss ir ļoti skaisti, un man ir ļoti skaisti 3 bērniņi, baltiem matiem, zilām acīm, ko tur visi itāļi tik ļoti mīl. Un tā māja tik skaista, un dārs tik skaists, un viss tik skaisti. Es biju tik nelaimīga, tāpēc tur visa kā bija par daudz. Un es fotografēju tos savus bērnus, un es skatos, viss tik forši. Bet es esmu pilnīgi salūzus. Es esmu pilnīgi iztukšota. Un man likās... Ja es tagad taisītu blogu, kā mēs te skaisti dzīvojam, tad tas būtu tādi meli, ja? Es to varēju darīt, bet man pilnīgi necēlās roka. Man patika, man ļoti patīk fotografēt un filmēt. Tas bija arī vēl viena, kad es gribēju iet uz operatori. jo kaut kā tas ķēriens man ir tas kadrēšanas. Jā, un līdz ar to tās bildes man ļoti viegli izdodas veidot tādā gaismiņā, tāda rozām brillītēm. Un tad man likās, es drīzāk varētu taisīt, cik skaisti tas viss izskatās, bet realitātē puņķi un asaras un negribas vairs pamosties no rītiem. Cik tas ārējais vispār var neatbilst tam iekšējiem stāvoklim. Un domāju, tas gan būtu tāds īsts bloks vienkārši. Tas, cik man varētu būt miljons sekotāji. Un starp citu tā ideja man ik pa brītiņam. Es domāju, ka tādi arī ir. Noteikti, ka tāds trends arī kaut kur ir, tikai nav tik ļoti izplatīts. Cik īstenībā ir sūdīgi. Kaut gan, protams, kad ir jau saka, paši kam ar to slikto dalīties, dalīsimies ar labo, ar veiksmīgo, iedvesmosimies. Un tur ir tās monētas abas, tas ir vēl viens tāds tie kontrasti, varbūt tas pretstats no ieteikumu dabas, kādas mums ir. Ja? Cik tie ieteikumi dažreiz ir ļoti pretrunīgi. Kas vispār mums nodara no vienas puses, let it flow, no otras puses, tur tā un to iesaka. Cik dažādi. Jā, tā arī tāda tēma. Bet tā ļoti interesanti, ka tev pašai bija šī pieredze, kur ārēji viss izstāsta tik skaisti, bet iekšēji galīgi tu tā nejūties. Man liekas, ļoti labi atspoguļo to, ka ļoti daudz, ko mēs skatāmies tīklos, tieši tā arī varētu cilvēkiem būt. Bet es gribu nedaudz atgriezties pie tavām masāžām, kas ir tas, ko tu tagad dari, un pie tā ticības jautājuma. Tu teici, ka tu tā kā pilināji, un ka tas tā ticība sev, ka tev var sanākt.
kad tas notika palēnām un pa pilieniņiem, pa gabaliņiem tā ticība. Bet, nu, kas ir tas, varbūt, ar ko tu vēl vari padalīties, kā tu pilināji to ticību? Kas bija tās tavas metodas? Vai tas bija kaut kāds tāds ļoti dziļš kontakts apzināts ar sevi, vai tas bija tā kā integrēt tās sajūtas, ko tev apkārtējie saka, nu, piemēram, klienti? Kas bija tie tavi veidi? Mana vīrs paprasīja, nu tad meklēs kaut ko citu atkal. Un es sapratu, nē. Ka šis ir tas, pie kā es apstāšos. Un ka man patīk tas, ko es daru. Tas rezultāts vēl nav, bet man patīk tas, ko es daru. Es jūtu tajā dziļumu, un es jūtu, ka es to varu ļoti labi, un es jūtu tāda sajūta, to maģiju tajā. Un tas bija tāds ļoti labs pagrieziena punkts, ka es sapratu, vienkārši gaidi. Tev vienkārši tas jāturpina darīt. Trust the process. Jā, es sapratu, ka man patīk tas process. Man patīk to darīt, man patīk to radīt. Un kad ir iet kur dziļumā. Un tas man bija tāds īstenībā galvenais, jā. Pie kā kāpēc es apstājos pie tā un atkal nemeklēju jaunas vēsmas. Nu jā, tad, kad mēs kaut ko darām paši, nav nekāds noslēpums, kad ir visādas augšupejas un lejupejas. Kas ir tas, ko tu tagad? Tu jau esi nonākt līdz tam procesam, ka tev jau ir diezgan normāla klientu plūsma, tu esi izaugusi, kā sacīt, klientu kartotēka, jā, nevarēja atrast tā vārdu, tev ir, bet tāpat droši vien ir augšas un lejas, un kas ir tagad tas, kas tev palīdz pārdzīvot tās lejas? Kaut kādas tādas, kaut kas atkal nenotiek, vai atkal netiesaka. Jā, kas ir tas tavs, jo man liekas, ka tā arī ir kaut kāds nākamais posms. Mēs esam izgājuši cauri kaut kādam posmam, kad mēs esam sapratuši, šo mēs šito gribam, mēs esam pārkāpuši pāri tam pirmiem akmenim. Un tad sāka nākt tie nākamie akmeņi. Un izrādās, ka tie nākamie akmeņi nevienmēr ir pārkāpjami tieši tāpat kā tas pirmais akmenis. Dar tā kā pārkāpjot pirmo akmeni, šeit kaut kā citādi. Un tad saprot, nē, bet šeit jādara kaut kā citādāk. Kā tev ir ar šiem lejupējies posmiem šajā kaut kādā izaugsmē tavā, vai posmā tavā pašnodarbinātības plāns? Jā. Man palīdz pofigisms. Tāds veselīgs, man pofīgi, es gribu un tā daru. Jo, redz, par masāžu runājot tā, ir speciālisti, kas izvēlās vienu skolu, vienu guru, vienu kaut kādu, teiksim tā, jomu, ja? Tad viņi to visu dzīvi dara. Un man arī bija tas stereotips, ka es atradīšu kaut kādu to vienu, nezinu, vai es tur iešu uz ajurvēdu, vai es tur būšu relaks, vai es tur tikai ar tām aromu masāžām, tā. Un tad man bija priekš sevis tāds atklājums, kurš man vispār pateiks, ka tā ir pareizi? Kāpēc man ir jāsako iepriekš noteiktiem standartiem? Es darīšu, kā es gribēšu. Un neiet un man ieskaidrojiet, ka man katru dienu kaut kas jāliek Instagramā, tāpēc, lai tur būtu tur. Un neiet man ieskaidrojiet, kad vajag tikai tur to vienu, un ja tu esi ajurvēdā, tad tu esi, kāpēc gan es nevaru no visa paņemt? Kāpēc tad uzreiz tie tāda kā man zina pašā liekas, bet tie ir tādi vējgrāfši, kas tur pa visu. Un beigās izrādās, ka tā ir kaut kāda mana tā atslēga varbūt, kas cilvēkiem patīk, kad es tur samiksēju kaut ko pa savam, un kāpēc mūzikai jābūt tādai un savādākai, un kāpēc gan es nevaru uzlikt tur
nezinu, tur gūs kaut kādas islandiešu tur disko mūziku un masāžu, ja, un kādam tas, nu, respektīvi, jā, es sapratu, ka tas cilvēks, kurš kaut ko jaunu ir izgudrojis, viņš tādā brīdī ir bijis pirmais, kurš uzdrošinās kaut ko darīt pa savam. Un es tagad nesaku, ka es esmu kaut kādu jaunu riteni izgudrojis, un visi kaut ko miksē un tam līdzīgi, bet tas iekšējais stāvoklis, kad es priekš sevis atļaujos kaut ko vairāk, nekā mans stereotips, nekā manas programmas. Nu, principā tās savu programmu visu laiku, tu meti viņas nost. Vai arī sabiedrības programmas, ka vajag darīt tā, ka vajag tikai vienu metodi. Jebkurš ārsts darīs tikai tā, jebkurš masieris darīs tā, jebkurš fizioterapeits tikai to vienu, vai jebkurš kočs darīs tikai pēc koča metodēm, vai kaut kā tā. Jā, un atļauties vienkārši darīt tā, izmēģināt. Es sapratu to, ka es drīkstu izmēģināt. Man nesanāks pupīgi. Nu, lieksim tālāk, nu, es varbūt tur muļķīgi. Es arī esmu, man principā, man tas sākums par to tādu iekšējo kvalitāti, par to masāžu kvalitāti, kas ir tāda interesanta, man pašai tāda atklājuma tēma, kas vispār ir masāžā kvalitāte. Un pazuda doma. Bet, jā, ko es gribēju teikt? Nu, ka tu mēģini, un tu saproti, var sanākt, var nesanākt, bet tev nekas, tu vienkārši ņem un mēģini, kā būs. Zini, kā man agrāk bija tā, kad es strādāju uz 200%. Tā 200% klātesamība. Tā bija priekš manis tāda noformulētā kvalitāte, kad tas pieskāriena tā klātesamība. Un ar visu to kādreiz bija tāda sajūta, ka tu neesi sasniedzis to satisfaction, to gandarījumu cilvēku acīs, ko tu sagaidi, vai, piemēram, viens tu pilnīgi kaut ko aizpildi. Viņam tur tā pa visiem punktiem trāpīts. Ja? Un cits, paldies, jā, ļoti forši bija. Un ka tu jūti, ka nav tā līdz galam. Jā, un tad liekas tā, viņš varbūt ir cilvēks, kurš vienkārši pa dzīvi, viņš neizrāda tādas emocijas. Tas vēl nav teikts, bet tad ir bijis, man bija arī tāda masāža, kur tās cilvēka ekspektācijas pilnīgi viņš nesagaidīja to, ko viņš gribēja. Un tā bija, es nevaru teikt, ka deshaltūrēju, bet es netrāpīju. Tā brīža, tā teikt, mana profesionalitāte neļāva sniegt cilvēkam to, ko viņš gaidīja. Un man bija tāda krīze uz kādu laiku, man negribējās kādu laiku man vienu masēt. Vienkārši sāpīgi tas bija. Viņš neko neteica cilvēks, bet es sapratu. Un tad es sapratu, es taču drīkstu arī kļūdīties. Jā, tā ir ļoti laba atziņa, mēs visi drīkstam. Es taču drīkstu arī pilnīgi izgāzties. Un tad pofīgi, Tu esi centies, galvenais, zini, kā varbūt kaut ko tu esi tur nokavējis nelaicīgi, ir tā sevis šaustīšana. Bet ar visu to arī, ja tu atzīsti, ka tu esi kļūdījies nevis, jo zini, kā ir tāda vēl kļūdas tāds faktors, tu esi darījis visu, ko var, bet tas cilvēks nav spējis uzņemt. Okay. Bet ir kādreiz tu saproti, ka tu tiešām neesi kaut ko izdarījis. Un arī pat tad jāļauj sev kļūdīties. Un nešaustīt sevi tik ļoti par tām kļūdām, kuras mēs pieļaujam. Un vispār tās visas emocijas, kas mums ir, to es vēl joprojām mācos, ka visas arī negatīvās emocijas, kas mums ir, tā ir daļa no dzīves.
daļa no dzīves, un es saku, ja mēs ejam tādās filozofiskās tēmās, tā ir dievu paplašināšanās zona. Ne tikai tās labās enerģijas, bet arī tās dusmas, skaudības, kaut kāda neapmierināšanās, vainas, šaustīšanas. Izbaudiet to, apēdiet tos dubļus, Laidiet prom. Jā, un atcerieties pret to apakšu, kas saka, okeāna dibena, atcerieties un celieties augšā. Piekrītu tev ļoti. Mēs tiešām esam tādā ļoti filozofiskā diskusijā par tēmām, par emocijām. Un man šķiet, ka tā ir ļoti liela problēma sabiedrībā. Vismaz, ja mēs skatāmies kaut Latvijas sabiedrību, mēs neizdzīvojam šīs sliktās sajūtas. Mēs viņas pakaisam kaut kur, tāpēc, ka, tā kā nav jau labi. Tas ciešanas. Pirmkārt ir ciešanas, mums liekas, ka mēs nomirsim, ja mēs tās sajūtas piedzīvosim, bet otrkārt tev arī nepienākās būt dusmīgam, vainīgam, skaudīgam, viss vēl, kurš mēs varam skumīgam un tā tālāk. Tas tā kā nepiedienās, tas laiku vajag justies labi. Un man liekas, ka tas ir tas baigais izaicinājums, ka mēs viņas pastumjam nost, bet viņas nepazūd. Viņas nepazūd. Tur ir tā problēma. Tas paklājiņš ar to dubļu kaudzīt apakšā, viņš kļūst ar vien lielāks, sāk smirdēt. Un it kā dzīvē viss ir labi, bet es jūtos slikti, jo man ir kaut kur apakšā kaut kas, kam es vispār negribu par pieskarties. Jā, un te mēs atgriežamies pie iekšējā psihoterapeita vai pie ārējā. Katrs veids savu terapiju, bet iedziļināšanās savās traumās, programmās, savos psiholoģiskajos stāvokļos. Un es domāju, tā ir sabiedrības tāds attīstības posms, ka mēs izstrādājam to, nevis vienkārši paliekam zem kaut kur apakšā. Jā, man gribētos teikt, ka mēs esam posmā, kurā mēs daudz vairāk par to runājam, daudz vairāk arī daram, un man vienmēr gribas teikt, ka mēs dzīvojam laikmetā, kur nevienā laikmetā, kā tagad, nav bijis tik daudz iespēju to izdarīt. Mums ir tik daudz metodas, mums ir tik daudz, tā kā tu izvēlies kādu metodi atbilstoši savam rezonējošiem līmenim, kādu tu vēlies. Tiešām tik daudz iespējas, un arī kaut vai, ja mēs paskatāmies salīdzinām mūsu vecāku paudzi un Padomju Savienības laikus, mums arī tam ir laiks, mums ir, lielākoties mēs varam atļauties kaut kādu līmeni to izdarīt. Mēs esam tik labā kaut kādā ziņā apstākļos šajā vispār kaut kā laikmetā, lai tiešām to nepaslaucītu, jo es pilnīgi iedomājos, ja es dzīvotu Padomju laikā un man notika kaut kādas liels problēmas, tur netur metodas, netur palīdzība, netur zināšanas, tu vienkārši tā kā māki, tā tu dzīvo, vienkārši dzīvos priekš un ceri, ka būs labāk. Tagad mēs tam visam ļoti pievēršamies. Tagad vairs nav attaisnojumi. Tagad nav attaisnojumi nekādu, lai nestrādātu ar visu to, visām tām programmām, bagāžām, traumām. Īsti nav attaisnojumi. Tāpēc es ļoti pozitīvi skatos, ka tas arī tiešām gan notiek, gan notiks. Es teiktu, ir tikai tas pārpilnība, tā informācijas pārpilnība. No tā gan var nonikt, pie kura tad griezties. Būtu viens psihologs ciemā, tad pie tā arī visi iet. Viņu ir tik daudz, tagad pie kura griezties. Kas rezonē, bet arī tas ir ceļš nonāk pie tiem, pie kuriem tev ir dzīvē jānonāk. Jā, bet ir tās iespējas. Jā, vai ne? Pilnīgi noteikti. Jā. Bet es gribu tagad pie tām masāžām atgriezties. Man liekas, vēl viena ļoti interesanta. Paldies arī vispār par to autentiskumu, ko teici, un kā ļaut kļūdīties sev, un ka tas ir dabiski, ka tas ir normāli. Un vienkārši piecelties, atspērties un iet tā, piedot sev. Bet īstenībā tā ir liela lieta, piedot sev, ka man kaut kas nesanāca, kā es esmu gribējis, ka es neesmu perfekts. Es tā darīju, es gribēju, es darīju labāko, ko es tajā brīdī varēju, un man nesanāca. Tā ir īstenībā ļoti liela lieta, tāda pazemība arī pašam pret sevi par to, ka man nesanāca. Un tas, starp citu, māca arī citus nešaut. Jā, vai ne? Mēs varam citiem citādāk paskatīties, tāpēc, ka mēs paši arī esam bijuši situācijās, ka mums nesanāca. Jā, un tad to atrast, kā tu pats izgājies. Jā. Un arī tas man ļoti, ļoti uzrunāja tas, ko tu teici par to autentiskumu, ka tu vienkārši dari, nebaidies darīt tā, kā tu jūti, kā vajag darīt. Kas ir tas, kā tas caur tevi notiek, nevis to, kā tas ir rakstīts kaut kur, ka obligāti šādi ir jādara. Man liekas, tāds ārkārtīgi
vērtīgas lietas, ko man arī pašai paņemt, jo, protams, ka tieši tas, ko tu arī teici par tiem sociālo tīklu burbuli, tā, ka mēs tajā dzīvojam, mums liekas, ka nu kā visi dara šitā, visi tur tieši, ko tu minēji par sociāliem tīkliem, visi liek sociālos tīklos, visi liek tā, visi liek šitā, un man taču arī tā jādara. Un tur ir viegli, man liekas, iekrist tajā, kaut kādā ziņā mums vajag sociālos tīklus, jo tas ir veids, kā mēs par sevi parādam pasaulē, vai ne? Ir, kam tas darbojās, bet nebaidīties no tā, ka tas tev nedarbojas. Jā, tas ir tas, kas tev darbojas. Jā. Ja? Un tas, man liekas, ka ir tāds baigais, tāda, vismaz man, tāds ļoti arī liels izaicinājums starp to līdzsvaru, starp to, kad es gribu pasaulē, nu vienalga par kādiem sociāliem tīkliem, interneta vidi mēs runājam, es gribu pasaulē parādīt šeit, es esmu un šo es piedāvāju, un starp to, kad es gribu nedarīt tā kā visi, bet tā kā nepazaudēt to savu, kā es to redzu, kā es redzu, ka tas caur manu autentiskumu, ka es gribu, kā tu saki, šitā, tad es šitā daru. Un, man liekas, arī viena tāda ļoti laba lieta, ko tu pateici par to miksēšanu, tas, man liekas, arī mūsdienās ir ļoti, man liekas, ka tā ir tāda ļoti liela autentiskuma lieta, ka mēs saliekam kopā visu, kas mums sanāk. Tu saliec savas dažādu veidu masāžas, es tur salieku arī visādas lietas kopā, un ka mums nav obligāti jāpasaka, es daru tikai šito un vados tikai pēc šitās metodas, bet par to, ka tu saliec visu to kopā. Un tas ir ok, un tā ir arī tā lielākā vērtība, ka mēs spējam salikt visas mūsu stiprās puses un mūsu izdošanās tajā pakalpojumā, ko mēs sniedzam. Jā, un es... Nebaidīties no tā, tas ir tas, ko es gribu pateikt, nebaidīties, jo es kaut kādu laiku baidījos no tā, ka, man liekas, ka ja es palīdzu citiem freelanceriem, ja es viņu nosaucu par coachingu, tad tur ir tikai coachings. Bet tā nav, tas nav mans pakalpojums, jo tur ir tas un tas. Un es no tā baidījos, un tagad es cenšos no tā vairs nebaidīties un saprast, jā, bet tā ir, es nevaru nodalīt, kurā brīdī tas ir tas, kurā brīdī tas. Vienkārši varu pateikt, kas ir tas, ko tu dabūsi, bet es nevaru ielikt sevi tajā rāmītī, ka tas būs tieši tas un nekas vairāk. Bet piekritīsi, kad noformulēt, kas ir tavas spēcīgās lietas, ielikt Instagramā, ko tu īsti dari, to, nu, bez vārdu uzvārdu, jā. Kas ir tieši tas, ir ļoti grūti. Tas ir ļoti grūti, bet man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, vismaz manā pieredzē viņš nāk ar laiku. Sākumā es domāju, ka sevi noformulēju tā. Tad es sapratu, nu labi, bet īstenībā ir arī šitā un šitā. Tad es pajautāju kādam citam, kas ir tas, ko es daru. Saprotu, vispār neviens neko nesaprot, ko es daru. Tad man vēl ir jāmaina. Tas ir tāds process, kamēr mēs paši nonākam. Galvenais ir, man liekas, ar kaut ko sākt. Sākt ar kaut ko, nodefinēt sevi kaut kā un tad mainīt to, atbilstot tam, kā tu izjūti. Un nebaidīties no tām pārmaiņām. Un nav tie laiki vairāk, kad izvēlās vienu profesiju un visu mūžu sēž tajā kabinetā. Tie laiki ir beigušies. Tie laiki ir beigušies, bet ir arī kāds, kam tas ļoti strādā un kam tas ir ļoti rezonējoši. Viņš tieši grib to vienu lietu, viņš to iet un dara. Un tas ir visu cieņu, jā. Tad, ja tas tā ir, bet tiem, kam ir tas impulss mainīt, nebaidīties no tā. Mainīt, papildināt, likt kopā. Mēs katrs esam ļoti dažādi. Vadīties pēc tā, kas rezonē mūsu katros, tas, man liekas, ir tas, ko es katram arī novēlu. Bet es gribu atgriezties pie tām masāžām. Mēs par visu kaut ko ļoti interesantu, un man tiešām arī interesē, kā tev tas viss tas ceļš aizgājis ir par tām masāžām. Man liekas, ka sākumā pateicu, bija ārkārtīgi interesantu lietu, ka tu caur masāžu cilvēkiem palīdzi ne tikai ārēji, bet arī iekšēji. Kā tu to saproti? Pastāst varbūt vairāk, kā tu to saproti. Jo, ja mēs tā ļoti klasiski skatāmies, protams, ne katrs, bet ja mēs tā ļoti klasiski skatāmies, nu, tad cilvēks uzskata vai sabiedrība vai ļoti daudz uzskata, ka masāža, nu, to aizēja, atslābini, relaksē muskuļus, ka tas ir kaut kas ļoti ārējs. Tāpēc man ļoti interesanti, ka tu teici arī par to iekšēni, varbūt pastāst par savu redzējumu, par to, kas īsti ir masāža tavuprāt. Tas vēl ir tāds ceļš. Tas ir tāds ceļš, ko es iespējams ciešu visu mūžu. Un tas ir tāds, tas ir tas, ko es redzu cilvēkos. Ir daļa cilvēki, kuri saņem masāžu un relaksējušies, bet ir daļa cilvēku,
kas saņem masāžu, un viņiem notiek kaut kādi iekšēji procesi ļoti dziļi. Un pieskāriens ir tik vecs, cik vispār ir zemeslode iespējams. Ja? Akmens akmenim pieskārās. Saules stars pieskārās pirmajiem, iemītniekam, pirmajam kukainim, reptilim uz pirmajai sēklai. Jā. Un tas ir visa pamatā, tas pieskāriens. Un tā pieskāriena apzinātība, cik ļauj tava apzinātība būt iekšējā pasaulē, cik viņa var būt plaša, tik to arī spēj otram dot kaut kādu plašumu, kaut kādu citu noskaņu. Un es to saukt par pieskārienu inteliģenci. Ir intelektuāla, jā, emocionālā, un tad ir pieskāriena inteliģence. Cik dažāds var būt tas pieskāriens, arī viss tā sāpju teorijas, ja? Kurš var izturēt sāpju, kurš nevar. Visi nāk un saka, man patīk stipras masāžas. Bet kas, kuram ir stipra masāža? Kas, kuram ir sāpīga, vai ne? Jā, kas, kuram sāpīga. Un vienam sāpe ir kaifīga, ir tās kaifīgās sāpes, ja, tur tiem trigger punktiem, un tad ir tās sāpes, kad jau ir tas fizioloģiskais slieksnis, kad jau plēš miesu, un tad ir tie nejūtīgie cilvēki, un tad ir tie superjūtīgie cilvēki, un tas viss ir tāds ļoti interesants pētījums, un tā visa ir iekšējā pasaulē, un mēs neesam tikai asinis un audi un nobaltumvielas. Tas nu ir skaidrs, es domāju, ka visiem. Bet, protams, ir vēl joprojām cilvēki, kas nāk uz masāžām tikai tāpēc, ka viņam sāp mugura, ja? Un tad viņš iziet no masāžas un saka, es nezināju, ka tā masāža var būt tāda. Un tad tie ir tie iekšējie stāvokļi, kas mainās. Tā ir, to es varētu teikt, ir cēlusies pieskāriena inteliģence. Un ir tāda ļoti interesanta visādi stāsti. Viena mana draudzenīte nāca uz masāžu, un viņa šķīrusies, un, protams, dažādi tādi iekšēji stāvokļi. Un viņa pēc tās masāžas teica, ka, zini, tu man esi parādījusi citā gaismā tādu mīlestību pret sevi, ka viņa varbūt arī tāda maiga, jo viņa ir pieradusi, ja vajag, tad viņa to sasniedz, un ka tā masāža tādā veidā parādīs, ka var vispār arī tā mīlestība, var tā maiga. Un caur to pieskārienu cilvēkam atverās citas kaut kādas sfēras, vispār sapratni par sevi, par dzīvošanu. Un tāda visādi interesanta stāsta. Jā. Nesen bija pie manis viena sieviete. Viņa teica, zini, es ieraudzīju savu mammu. Viņa mamma sen jau mirusi, viņa pati gados jau ir. Es ieraudzīju savu mammu, un tur peldējāmies jūrā, un tad viņa man tur samīlēja, kaut ko tādu saka stāstīt. Un tas nav man bijis mērķis viņai kaut kā iehipnotizēt, kaut kādas tādas, tas viss viņai pašai nāk. Un saka, man tad būs tādā ļoti relaksētā, meditatīvā stāvoklī. Un tie meditatīvie stāvokļi, tie smadzeņi, tie alfa, beta, visi tie viļņi, kas notiek, viņi mainās. Un tad, jo par to muguru, ja, ko tu gribēji runāt, mugura saspringta ir visiem ir savilkti pleci. Un, Tātad mūsdienu laikmeta problēma, jā. Visu darbu, visi biroja darbinieki, datoru darbinieki. Mūsdienu tas tēmas, ritmus un stresi, tas ir tāds stresa muskulis. Jo es domāju, ka tu droši vien labāk kā ļoti daudz citu cilvēku redzi to, cik mēs esam stresaini tomēr. Un arī pat tad, ja mums pašiem nešķiet, ka mēs esam
stresaini, jo arī tad, kad, piemēram, savā ikdienā es neuzskatu, varbūt, ka es ļoti, ka man ir stresa pārņemta dzīve, bet es aizēju pie tevis, man visa mugura savilkta. Man liekas, ka tas cilvēks, kas ļoti labi redz to realitāti, to stresa apjomu un to savilkumu, kas mūsos ķermeniski ir, un ja viņš ir ķermeniski, tad viņš ir. Zini kā, te ir vēl viena tāda lieta, ar ko es saskāros, kad es mācos to ārstniecisko masāžu. Viņi tātad saskarās ar tāda veida pacientiem, ja? Mani klienti, tur ir pacienti, un līdz ar to viņi visu vēl tā kā tur nevar masēt, jo tur var būt traumu riski un tā un šitā. Un viņiem liekas, ka visa tad sabiedrība ir tik slima. Man atkal ir tie cilvēki, kur par sevi rūpējās, viņi nav noveduši līdz tādām akūtām lietām, stadijām. Bet par tiem pleciem, tas gan ir. Tas tiešām ir. Tas ir visiem. Tas ir visiem. Un tie pleci, tas ir tas viss šitas sēdēšana šitā uz priekšu, visi šie datori, telefoni. Visas ierīces, viss šitas, vai ne, kur mēs tā kā plecus uz priekšu. Un daļa tas, un otra daļa ir tā iekšējais stāvoklis, iekšējā trauksme. Stress iekšējais. Iekšējie stāvokļi, iekšējie, tā ir tā psihosomātika. Vai arī mēs jūtamies nepārliecināti, mēs uz priekšu. Tas nav tikai par datoriem, tur var būt miksēta, kombinēta tā problēma. Un arī visas gaitas, kā mēs ejam, kā mēs... to jau, protams, ļoti daudz par to runā, kad mēs iztaisnosimies, ja es tagad šitā te apsēdīšos. Un, protams, ka man arī iekšējais stāvoklis tāds, es tādu ļoti pārliecināti jūtos, ja, vai, kā es tas nevaru. Bet īstenībā šo es esmu piefiksējis vienu tas lietu. Tas abos virzienos. Ka viņš iet kopā, tad, kad es sāku sajusties ārkārtīgi pārliecināts. Es pilnīgi jūtu, ka man gaita izmainās, ka es ikdienā nepievēršu uzmanību, diemžēl, mugurai, vai kā es sēžu, vai kā es eju. Bet tad, kad es jūtos super pārliecināti par sevi, es pilnīgi ievēroju to, ka man ir tāds. Tāds ļoti pārliecinoši gaita parādās man pēkšņi. Cik kaut kāda arī, ļoti sasaistīta. Un mēs bieži vien iesaku savām meitenēm un arī visiem citiem. Ļoti labi, vajag ieteikt. Varētu ieteikt, pasakojiet, kur ir pleci jūs atrodāt. Jebkurā brīdī, ik pa brītiņam. Jo es varu izmasēt, ja tas darbojas uz kaut kādu laiku, bet aiziet mājās nākamā dienā viņam tur priekšnieks pa galvu, bērni kaut ko auro, ja, un atkal jau sāk sāpēt galvu, jau pleci viss savilkti, kakls, cilvēks atkal tur visi pa vecam, atkal nāk pie manis, mēs atkal viss izstrādājam, bet īstenībā mēs varam ļoti daudz sev palīdzēt, vienkārši ikdienā piedomāt, kur mums tie pleci, lai viņi nav jau pie ausīm. Vai ne tāda apzinātība arī ikdienā? Par savu ķermeni un cik tas mums ietekmē iekšējo stāvokli. Man liekas, ka tas ir tāds ārkārtīgi atkal Pandoras lāde ķermeņa apzinātība. Katram tas ir citādāk. Ir cilvēki, kam tas ir vieglāk. Man, piemēram, vispār tas ir kaut kas tāds, kas man ir nācis tikai pēdējos gadus. Es agrāk vispār nejūtu savu ķermeni. Un tikai tagad pēdējos gadus, un arī joga man ir ļoti palīdzējis, kas vispār tā kā jūtu tāds, kā man jūtās mugura. Kā es vajag saspringt. Un es arī laikam ļoti pievienojos tam, ka ķermenis ir viens no galvenajiem vai nozīmīgajiem veidiem, kā sev pašam parādīt, cik tas saspringts, savilkts, stresains. Ķermenis ļoti daudz ko parāda tieši par mūsu kaut kādu tādu stresu līmeni. Arī neapzinātu, arī tad, kad mums liekas, ka mēs neesam uztraukušies par kaut ko. Jā, ir interesanti vērot, kad masēja cilvēks, tad viņš saka, es nezināju, ka man tur sāp. Te kaut kas tā, tur baigi forši. Tā. Un visu laiku tāda sevis atklāšana.
Dievs, tik tur forši, jā. Bet man arī tāda ārkārtīgi interesanta lieta, ko tu saki, kad mums cilvēkiem citreiz ir Dievs, nezināju, ka man tur sāp. Un man tas pats ir tad, kad es, piemēram, aizēju uz jogu un tā kā atslābinos, Dievs, es nezināju, ka man tik savilkta mugura, es nezināju. Vai arī pēdējā laikā man arī ir bijis tādas vairākas atziņas, Dievs, man tur kaut kas sāp. Un tad, kad es arī ar vienu draudzeni par to runāju, es secinu to, ka iespējams man tā ir bijis vienmēr vai ļoti ilgi. Es vienkārši nekad to tā neesmu izjutusi. Vai ka man ir kaut kādas lietas, kurām es pat neesmu pievērsus uzmanību ķermeniski. Tam ir ļoti grūti pienākt šai atziņai, ja tu neesi kaut ko mainījis. To var just uz izmaiņu. Tu aizies to jogu, sajūti tos iekšējos muskuļus, to korseti, ja? Tad tu, jā, kaut kā tā savādāk, tu sajūti, tu ciskas, ja, ka tev tur ir muskuļi, ne tikai tauciņi. Un tā tālāk, tas pats arī par masām. Un tur kaut kāds tāds, kas tur krakšķi vispār, ja? Mūžīgais atradums, kas tur krakšķi? Tur kaut kas tur notiek. Un tā ir tāda pašizpēta. Mēs visu laiku atgriežamies par to, ka mēs sākamies sevī, mēs sākamies savā iekšējā stāvoklī un savā fiziskajā stāvoklī. Jo tā uzmanība visu laiku ir uz āru, uz darbiem, uz apstākļiem, uz gadžetiem, uz kāru un tā tālāk. Un zini, kas man liekas vēl ir tā kā būtiski, jo nav jau tā, ka mēs dzīvot laikmetā, kurā ķermenim nebūtu uzmanība. Mēs esam laikmetā, kurā ķermenim ir vairāk uzmanība kā vēl nekad. Bet tā uzmanība, manuprāt, ir atšķirīga. Tā kā es viņu iedalu tā kā divās lielās daļās uzmanību tādu, par ko mēs ar tevi runājam, kā man ķermenis jūtās, kā jūtas man mugura, kā jūtas man pleci, kur man kas ir savilkts, kur man kāda tur varbūt sāpīta. Un otrs ir uzmanība milzīga, kas sabiedrībā ir uz to, kā es izskatos. Uz to tieši, uz to estētisko, uz to tieši, kā man tur tāds muskulis, šitāds muskulis. Un man šķiet, ka tās ir divas dažādas uzmanības. Tās ir divas dažādas. Tā otrā, ko tu nosauc, tā tomēr ir ārēja. Jā. Tas ir tas, kā es izskatos. Bet un tā ir, man liekas, ļoti pārņem. Mēs ļoti esam daudz, es domāju, pārņemt ar to ārēju. Un mēs nevis citreiz, bet tāds sabiedrības spiediens ir galvenais, kā tu izskaties. Bet tas, kā tu jūties, vai kā jūtās tava orgāni, vai cik jūties saspringts, tas kaut kur paliek. Es nesen nodarbojos ar tādu pašizpēti. Man bija kārtējos lejas stāvoklis. un es saprotu, tā. Tu tagad sēdi tajā sliktā noskaņojuma peļķē, ja? Un es saprotu, tev noteikti kaut kādi hormoni tagad ir. Tā reāli domāju. Tātad mums visas tās emocijas, mums hormonu stāvokļi. Jā, īpaši sievietēm. Jā, es tā domāju kaut kāds kortizols, kaut kāds. Un es pēkšņi tā kā saucot tos hormonus. Es tā saprotu, es pilnīgi sajūtu sevi, vienkārši ļauju sev sajust to ķīmisko stāvokli, kas man ir. Jo es ļoti labi zinu, kāda ir sajūta, ka man sāk masēt pēdas, man smadzenēs tuf. Es saprotu, tie ir tie laimes hormoni. Šitādi viņi ir cik labi. Viss ir tik labi, kuram seju, kuram rokas, Un saproti, un tad, kad ir tas sliktais stāvoklis, tad vienkārši man ir tādas melnās brilles, viss ir slikti, nekad nekas nebūs labi, nekad nekas neuzlabosies. Un tad es Laura, tu saņemies, tagad tu sevi paterapeitē. Tātad tev ir, tu zini, kādi ir labie hormoni, tad šie ir tie sliktie sajūti, kur viņi tev ir. Un es vienkārši ļāvu sev, un tas tāds īstenībā ļoti tādi interesanti, tad, kad tev ir kaut kāds stāvoklis, mēģināt sajust, vai tur kādā orgānā viņš ir. Kaut kad man tur kaut kāda skaudība parādījās, es kur viņš man tur sēž, kaut kādā. Zini, kā pārbaudīt, kā parasti saka, ja tur ir dusmu orgāns, akna un skumji un tur miere un tā tālāk, ja? Un tad, kad ir tās emocijas sajusta, vai tev tu tur jūti tur tajā orgānā kaut ko, vai kā tur tas īsti darbojas? Kas īsti notiek tavā ķermenī? Un tad saprotu, tad sāk tādas interesantas lietas notiek. Tad saprotu, tas ir kaut kāds kortizols, kas man tur vai citi nelaimes hormoni, N hormoni.
Tātad man vajag kaut ko, kas man tūlīt ražo labos hormonus. Un nevis tur kaut ko mainīt lielu dzīvē, bet Šo mirkli, lai tu vairs neizties tā, kā tu jūties. Šo mirkli, ko es varu pēc iespējas veselīgāku, nevis vinčiku vai šokolādes, kas mums arī palīdz. Nu, teiksim godīgi, man šokolāde arī uzreiz taisa salūtu galvu. Nu, tu pēti visu laiku, kā sev palīdzēt un to iekšēji, to stāvokli mainīt. Un tas ir tas, kas notiek arī masāžās. Cilvēkam viņš nav atrisinājis tur ne darba problēmas. Ja, kamēr viņš guļ to pusotru stundu vai 2 stundas, viņš var ārēji neko neatrisināt, bet viņš aiziet ar citu iekšējo stāvokli, jo ir mainījies šis te iekšējais hormonu, nu, tas kokteilīts ir mainījies iekšā. Un caur to fizisko uz dzīvi jau var paskatīties nedaudz gaišāk. Paliek tā sajūta, ja tas stāsts varbūt ir tas pats, bet kā tu viņu tā kā izstāst to stāstu, ja? Tāds kaķīšu zirnaviņas, vai tas ir tāds ļoti bēdīgs, skumjš stāsts, ja? Par ciešanām, vai tas ir īstenībā tur tā un šitā? Nu, man bieži pēc masāžām ir tas, kas man izmainās, tas skatu punkts uz kaut kādu lietu, kad, nu, ja, piemēram, es sākumā domāju, nu, tā kā, varbūt ne gluži viss slikti, bet es viņu saredzu tādu, pēc masāžas spēju vai pēc kaut kādas relaksācijas, un masāža ir mana relaksācija un tāds meditatīvs stāvoklis. Es spēju paskatīties vienkārši citādāk uz to, ka tas jau vienkārši ir par šo, tas jau nav pasaules gals. Un tas ir daudz. Neiekāp kaut kādā vai nu upurī vai kaut kādā tādā, bet tas ir vienkārši par šo. Un tas ir ļoti daudz. Man tā bieži pēc masāžām ir. Es atnāku ar kaut kādu skatu par kaut kādu lietu, un es varu aiziet ar kaut kādu citādāku skatījumu, kas nav tik upurīgs. Jā, jo masāža ir tas pats, kas elpošanas prakses, jogas, kuram skriet, jā, kuram slēpot. Jā, tas principā katrs atrod to savu pieeju. Tas viss ļoti labi kombinējos kopā. Un, jā, tas starp citu arī tāds mīts ir cilvēks, kur domā, ka masāžā visu var izlabot. Tad, diemžēl, arī tā nav, jo tāds sportošana ir svarīga. Par to pašu muguru mēs runājam. Vingrošana vai ne mugurē? Jā, jo masāžu ļoti labi var atslābināt, bet mums vajag stiprināt tās korsets, un tas fizioterapeitu lauciņš un tāds treneru lauciņš stiprināt to muskultūru iekšējo. Un kā es nesen uzzināju, ja tev ir smuki muskulīši redzamie, tas nenozīmē, ka tev ir iekšēji muskuli spēcīgi. Īstenībā tev var būt ļoti vāji, dziļie muskuli. Jā. Un tas īstenībā mēs šo arī varam pārvērst uz cilvēku raksturu, jā, kā mēs izskatāmies un kas mums priekšā notiek. Vai ne, cik mēs, jā, kas mums iekšā ķermenī notiek. Nu tā. Bet kas ir vēl tādas lietas, varbūt tā kā jau ejot uz noslēgumu šai sarunai, ko tu vari tā tīri praktiski ieteikt? Viens ir visu laiku skatīties gan mūsu plecus, gan mūsu gaidu droši vien. Ik pa laikam tad doties uz kaut kādām vienalga, kam masāžu, kam joga, kam vēl kaut kas vispār ķermeni relaksē. Pirtis arī ļoti labi. Pirtis, man liekas, super arī relaksējoši. Vingrot. Tad, ja ir problēmas tiešām ar, bet mums gandrīz katram trešajam, diemžēl, ir, vismaz pēc mūsu vecuma posmā jau noteikti. Tad varbūt ir vēl kaut kādi tādi viegli vai kaut kādi tādi pamat lietas, ko tu vari ieteikt. Katram, protams, būs savs piedāvājums, ir ļoti plašs, bet tas, ko es drīzāk varētu teikt, neuzstādīt pārāk lielus mērķus. Ja tu esi tajā nulles punktā, kad, ko tagad sāk, ko te visi atkal sākties. Visi jau tik tievi un visi jau tur tik veselīgi un nevienam jau nekas nesāp un man te tā, neuzstādīt liels mērķus. Sākt ar kaut ko. Sākt vienalga ar ko. Ir, kuram vieglāk nopirkt fitnesa zālē abonementu. Ja viņš zina, ka viņš ir samaksājis un viņš tur ies. Ir, kurš pats var mājās YouTube'ā skatīties vingrošanas un tādas lietas.
Ir kurš ļoti labi taisa pasmašā. Viņš tur katru vakaru dušā, tur sevi izdzīvē. Es tā klausos, visu cieņu. Ir kurš, zini, kā saprast, kas vispār tev darbojās un ar kaut ko sāk. Neuzstādīt lielus mērķus. Tu nebūsi fitness cilvēks, tev tur var būt kauns vai vienalga. Sāc ar kaut ko, sāksi iet uz masāžu, tad tu sapratīsi, var tā labāk justies. Masieris tev tur teiks, vai aiziet tur. Kaut kādā tur pēc gada tev tas pieliks, tev sakritīs apstākļi, tas viss kaut kādā brīdī. Galvenais jau kaut ko uzsākt. Kaut ko sākt un meklēt to, kas ir katram savs, jo tiešām... Jā, kas ir vistuvāk, visērtāk, tavam slinkumam visparocīgāk, tā teikt, jā, jo mēs visi esam slinki, mēs visiem ir aizņemtības savas, jā, un ar sevi kādreiz tā kā ar bērnu, tad to labi izdarīšu, tad es tur kaut ko varbūt dabūšu, kaut kādu labu līniju. Jā, jo zini kā, par to es piekrītu, ka mēs visi esam slinki, bet man ir tāda pēdējā laika atziņa arī par tām ķermeniskām aktivitātēm, vienalga tur kādus sportus vai kādus mēs izvēlamies, tur masāžu pirkt vai vēl kaut ko. Tās prakses, tā mana atziņa tomēr ir tāda, ka katram cilvēkam ir iespēja atrast kaut ko, kas patīk. Un man liekas, ka tas atkal ir arī tāds sabiedrības stereotips, ka visiem ir jāskrien, vai visiem ir jādara tur. Nav visiem. Varbūt citam patīk spēlēt badmintonu, vai citam patīk volejbolu, vai citam basketbolu, vai citam ir tā joga, citam varbūt joga galīgi nav, citam varbūt pirts, citam varbūt masāžas, citam varbūt pašmasāžas ar tām birstēm. Jā. Un man liekas, ka tas ko man šķiet, kas ir svarīgi atrast katram tās savas ķermeniskās aktivitātes, kas palīdz, tā skaitā mūsu visai mugurai un stresa līmenim. Zini, kas un ar ko es saskrienos, sastopos ar to, ka biju sporta zālē un pačakaroju tur kaut ko, vai tur baigi skrēju, celīšu, sabojāju. Tā kā patiesībā, protams, kad es varētu ieteikt sākumā individuāli aiziet pie fizioterapeita, saprast, izpētīt, kas kuram saprast vispār to slimību vēsturi. Vai pie sporta trenera, kas arī ir individuāli pieeja, tas, kas tieši tā. Jo tas man arī liekas tāda mūsdienu sabiedrības kaut kāds tāds arī, tad to tiešām var ļoti daudz redzēt, ka cilvēki iet uz sporta zāli paši bez kaut kādiem padomiem, vai jo mēs visi zinām, mēs visi it kā zinām. Tur bieži var redzēt to, ko tu saki. Kad cilvēki taisa nepareizi, cilvēki mugurām taisa nepareizi, ceļiem taisa nepareizi. Es varbūt esmu paranoiska šajos jautājumos, jo es tiešām arī redzu to, ko tu saki. Es tiešām to redzu arī sociālos tīklos, kad cilvēki, kad tiek vērst uzmanību uz to, ka jūs šo darat nepareizi. Jā, tāpēc... Jo šķiet, ka mēs jau vienkārši varam iet ChatGPT un viņš uztaisīs programmu, bet tas ChatGPT, viņš var uztaisīt, viņš pirmkārt nevienmēr ņems vērā kaut kādas savas specifiskās lietas, bet otrkārt viņš jau nepārliecināsies vai nepaskatīsies, vai tu tiešām to dari pareizi. Tieši tā. Vai arī, ja tu ej pats uz grupu nodarbībām, tad iet uz tām maigākajām, ļoti jāsako līdzi. Pašsajūta arī darot kaut kādas lietas. Ja tu jau zini, ka tu nejūti savu ķermeni, tad esi uzmanīgāks vienkārši. Ir tā, diemžēl var sabojāt. Tad nāk, masieriem sūdāt. Vai iet uzreiz pie fizioterapeitiem, ja kaut kas ir ļoti, ļoti savilkts? Jā. Katrā ziņā atrast savu un sākt ar kaut ko ķermeniski, ar kaut ko maz. Jā. Kaut kādu mazu lietu, ko mēs kaut vai katru dienu, vai katru otro, vai katru trešo, vai reizi nedēļā aizjams kaut kādu nodarbību, bet tas noteikti ir labāk nekā nesākt. Un par to pieskārienu runājot, ir tādi cilvēki, kuriem nepatīk masāžas. Tiem arī pieskārieni droši vien nav. Viena no top mītīgas. Jā, top, un es domāju, ka tā ir kaut kādas dziļas traumas iekšā. Un dot otram pieskārienam arī tas nav tik vienkārši. Un tur
es varu, nu, tā teikt, iedvesmot, aicināt papētīt, kādas tev ir vispār attiecības ar to pieskārienu valodu. Kā tu sev, ko tu sev atļauj ieskarties un kas tev patīkās. Saprast vispār izpētīt, vai tev patīk pēdu masāžu vai patīk galvas masāžu. Tā ir tāda ļoti interesanta, tāds izpētes lauks un var ļoti interesanti arī pēc tam paņemt priekš sevis. Jā, man liekas, ka tu atkal atver tādu ārkārtīgi interesantu tēmu par to, ka mēs paši nezinām, kas mums patīk tie ķermeniski, mēs neiepazīstam sevi un mēs sagaidām, ka visi citi zinās, kas mums patīk, mēs paši nezinām, kas mums patīk. Un man liekas, vēl viena tāda ārkārtīgi interesanta tēma, ko es esmu novērojusi, tā 5 mīlestības valodu jautājums. Ja. Un tad, kad tu sāc diskutēt par šīm tēmām, tad kaut kādā tuvā draugu lokā runā par to, un ļoti daudziem pieskārieniem īstenībā ir. Un vienlaicīgi ļoti bieži tiem cilvēkiem, kam ir pieskāriena galvenā vai viena no, mēs tam nepievēršam uzmanību. Mēs tā kā to atstājam kaut kā tā, kaut kur. Tas man liekas ārkārtīgi interesanti, jo īstenībā tas ir viens no veidiem, viena no mīlestības valodām, kas mums ir ļoti svarīga. Un mums primāri pašiem ir viņa jāpiepilda. Jā, un tāpēc arī daudzi nāk uz masāžām. Tāpēc, ka viņi neiegūst šo pieskārienu ikdienā. Tas nav teikts uzreiz, ka viņa ir vientuļa sieviete, jā. Varbūt arī ir attiecības, bet vajag vairāk. Vai citādāk. Un masāža ir viens no veidiem, kā cilvēki. Man tā ir atklāti arī teikuši, jā. Tāpēc es novērojusi. Labi, Lāra, varbūt tev ir kaut kāds, man liekas, mums ir ārkārtīgi interesants saruna. Man vismaz visas šīs tēmas liekas ļoti interesants, ļoti aktuāls, man liekas, sabiedrība arī. Man liekas, mēs katru no tēmām varētu attīstīt vēl un droši vien atrast vēl kaut kādas tēmas, kas ir interesants. Noteikti pa ķermeni varētu vēl runāt. Ķermeņa ārējo sasaisti iekšējo vai precīzāk iekšējo sasaisti ar ārējo. Droši vien, ka tā. Bet noslēgumā, šīs sarunas noslēgumā, kas ir tas, ko tu novēli visiem šajā pavasarī? Vai tu ir kaut kas? Ko es varētu novēlēt? Izbaudīt tās augšas un lejas. Arī lejas. Izbaudiet augšas lejas un dzīvojam. Es varu pievienoties tikai Lauras ieteikumam izbaudīt un īstenībā akceptēt, kad vienmēr ir gan augšas, gan lejas, un ka tas ir daļa no dzīves. Un nekad, tas tā arī viena no tādām manām lietām, ko es laikā atgādinu, nekad nebūs tikai augšas. Tā kā nekad nebūs tikai augšas, un nekad nebūs tā, ka visās tēmās ir tikai augša. Visbiežāk dzīvē ir viena augša, viena leja, un tas ir normāli. Tā kā negaidīt, netiekties uz kaut ko, kas šajā dzīvē nav iespējams, ka visu laiku būs tikai augšas visās tēmās. Jo kaut kādā ziņā mēs tad palaidām garām pašu to dzīvi, jo mēs gaidām kaut ko, kas nekad nepienāks. Nebūs tāda gala punkta, ka tagad es izdarīšu šo, man būs tikai augšas. Tad šajā tēmā man būs tikai izcili. Nē, tā nākamā leja. Dažreiz diezgan ilgi tās lejas ir, lai tu varētu mazliet to augšu izbaudīt. Un par citu šo lietu vecākās paudzes ļoti labi apzinās. Kad, kā tu domāji, tā viss kaut kā tikai tā laimīgi tā būs. Viņi kaut kā ļoti dabiski uztver tādu rutīnu, smagu darbu. Viņiem tā ir tāda parasta lieta. Ka nebūs jau visu laiku tev augļi. Tādā ziņā katru dienu, vai tik daudz, kā mums vēl gribētos. Mums kaut kā gribās ātrāk, jaudīgāk, mēs tā gribam, lai iet uz priekšu, lai viss ir rožaināk. Jā, mēs gribam kaut kā sasniegt kaut kādu tādu mērķi, kas šajā dzīvē, man liekas, īsti nav iespējams, ka ir tikai labi. Un mēs kaut kur
Un kaut kur mēs to dzīvi palaižam garām, tiecoties tikai pēc labi, un vienlaicīgi dzīve dod tos izaicinājumus, un vienkārši tad, kad izbaudīt arī to, kad ir labi. Ko es esmu pamanījis to, ka es atradīšu to vienu metodi, un tad es dzīvošu visu mūžu labi. Jā, vai viena metode, vai tad, kad es to darbu, vai tad, kad man būs tā klientu liste, vai tad, kad es apgūšu to metodi. Vai es apprecēšu to savu ideālo vīrietu, tad viss būs perfekts. Vai tad, kad man piedzims tie bērni, tad viss būs perfekts. Tad man vairs nebūs vispār nelaimīga diena. Jā, nebūs nelaimīga diena. Tā ir baigā ilūzija. Tā ir baigā ilūzija. Mēs dzīvojam tādās briesmīgās ilūzijas, es tajā skaitā. Un starp citu, šobrīd man ir ļoti liela bedra. Neskatoties uz to, es varu pasmieties un tāda ir, kam arī tā dzīve. Es zinu, kā un izpaudīt arī tajās bedrēs tās lietas, kas ir labas, kur tās jomas vai kaut ko tur, kur ir tā augša. Jo bieži, labi, citreiz sakrīt, ka visur ir, vai citreiz tā sakrīt. Bet bieži ir tā, ka kaut kur ir leja un kaut kur ir augša. Tad vismaz smelties to tajā jomā, kur ir tā augša, smelties enerģiju, prieku, baudīt to, nepalaist garām to sajūtu, bet šeit man ir labi. Tie atkal tas vecais labais teiciens, mācīties par tiem mazumiņiem priecāties. Jā. Jo tāda pilnība, es nezinu, droši vien, kad ir kādreiz kāda mirkli, bet atkal kāda joma sašķobās un tā ir dzīve. Baudīt, tādā pilnībā. Baudiet savus augšas un lejas. Jā, tā kā. Labi, paldies jums par klātesamību šajā sarunā. Tad es tikšanos jau kādā citā reizē. Lai jums skaists pavasars, lai skaists, jaudīgs, priecīgs pavasars. Atā.